Labrīt, ir 9:05 minūtes, te radios konto, un mūs ir pilna studija viesu. Jā, divas brīnišķīgas aktrises, Aneta Kursīta un Dārta Daneviča. Labrīt, dāmas. Labrīt. Un aktieris un režisors Inters Rešetins Petersons. Labrīt. Vai es pareizi pieteicu visus? Jā. Tā. Labi, forši. Mēs parunāsim par to, par ko cilvēki parasti nerunā, tāpēc, ka nekad nevar zināt, kā to uztvers. Un kurš klausās. Un kā tas beigsies. Jo no piekdienas visā Latvijā kinoteātros būs skatāma jauna filma Perfektie, Džilindžera režisēta, un mūsu klausītāji, to sižetu zina no filmas, kā bija? Perfect Strangers. Pilnīgs un Liepājas teātra izrāde arī bija. Jā. Bet ļoti interesanti, kā tās filmas nosaukums ir iegriezies pavisam citādāk nekā varbūt oriģinālā sākumā tad bija iecerēts. Jā. Perfect Strangers ir pilnīgi svešinieki. Tagad mums ir perfektie. Pēc brīža. Kāpēc ne? Jo vienmēr jau vajag tiekties uz perfekciju. Kāpēc ne? 9:11 minūtes, otrdien, 10. februāris. Rīt pirmizrāde, un jau no piekdienas visā Latvijā būs skatāma filma Perfektie ar brīnišķīgiem aktieriem, kuri arī šorīt pie mums viesojas. Dārta Daneviča, Aneta Kursīta un Inters Rešetins Petersons. Labrīt. Epohāls ansamblis, vienkārši epohāls. Labrīt. Jā. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Ko jūs šeit darāt? Kāpēc jūs gribējāt atnākt, parunāties par perfektajiem? Šī ir perfekta diena, lai es savās 46 vasarās pirmo reizi ciemātos radios kontā. Klausies, tu beidzot jūties perfekti. Apsveicam laimētājus. Jā, šis ir pensionāra radio, es atbilstu imidžām, atbilstu. Kāpēc es tev jautāju? Tāpēc, ka tad, kad Interam Rešetinam bija laikam 29, viņš jau krita panikā par to, ka viņš ir vecs. Jautājums tagad, vai tu beidzot jūties? Kā tu zini, Valdi? Mēs ar Valdi sekojam viens otram. Jā. Jūs par to esat runa? Skaidrs. Kopš tā laika, Beidzot tu domāju, esi. Jā, beidzot tu esi. perfekts. Stāsts par, Vecs. jā, bet stāstiet par filmu Perfektie, kas tapusi ar režisora Džilindžera, tādu svētību. Jā, kā jums gāja ar Džili strādājot pie šīs filmas? Džilis ir mūsu visu triju režisors teātrī. Bijis un ir, un mēs gribētu teikt, visi trīs viņu ļoti labi zinām un esam strādājuši daudz un dikti. Un man personīgi liels pārsteigums bija tas, cik Džilis bija ārkārtīgi patiesībā mainījies. Viņš bija ļoti nosvērts, ļoti mierīgs, ļoti ieturēts uz laukuma. Teiksim, teātrī mēs bijām pieraduši pie dažādiem džilindžerismiem, tad es personīgi biju ārkārtīgi pārsteigta par Džilindžera otro versiju. Un Džils bija arī apguvis angļu valodu, un tagad ir gatavs ārzemju tirgumu. Un perfekti. Lai saprastu, viegli. lai saprastu, kas ir Džils. Džils ir godīgākais vīrietis Latvijā. Jā, ja gadījumā kādu sievieti grib, viņš nekavējoties viņu aprec. Līdz ar to arī šai filmai, manuprāt, ideāls režisors, ja tā padomā. Ļoti piemērots. Filma Perfektie, kā skatos filmas aprakstā, stāsta par godīguma, privātuma un attiecību trauslumu digitālajā laikmetā. Precīzi. Tas ir precīzi. Kā jums ar šito iet? Kā jums iet? Pašiem ar to godīgumu digitālajā laikmetā. Mēs esam nāvīgi godīgi viens pret otru un pret apkārtējo pasauli. Jo mēs esam 21. gadsimta bērni un staigājam ar tām ierīcēm, viedierīcēm kabatās. Un, protams, ka tur ir daudz noslēpumu skelets skapī. Runā par sevi. Tā nekā nav Es skapī. vienmēr runāju tikai par sevi. Viņai vispār skapja nav. Jā. Jūsu varoņi spēlē tādu filmu, viņi satiekas kopīgās vakariņās un tad liek galdā savus telefonus un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Jautājums, vai jūs ar saviem draugiem un paziņām spēlētu tādu spēli? Mēs pēc brīža uzzināsim atbildi. Jā. Tev, klausītāji, ja ir kāda atbilde uz šo jautājumu, arī padalies 2722 8855, vai tu tādu spēli spēlētu? Mums studijā ir Inters, Aneta un Dārta. Jā, tālruņa numurs 24 paču mečanderzers un vai 2722 8855. Bet filmas neesmu redzējis. 9:21 minūte, gaidu ar nepacietību filmu. Noteikti arī spēlētu tādu spēli ierosinājums uzspēlēt studijā, ja nav grūti atsūtiet selfiju īvijiem. Jā, Kārlis raksta, es arī ļoti labprāt piedalītos tādā spēlē. Nav jau tik slepena tā dzīve, bet ilgā eksperimentā nē, jo šobrīd telefonā mēs glabājam daudz. Un Kārlis ir tāds ļoti nopietnas vīrs, strādā ļoti nopietnu darbu. Jā, tā kā jā. Kā ar jums pašiem, vai jūs spēlētu tādu spēli ar saviem radiem un draugiem?
Ja ierosinātu šādu spēli spēlēt, tas noteikti nebūtu tā, kas, tiksim, tādā situācijā, kā mums bija filmā pie galda, ka kāds atsakās un kāds piekrīt, es noteikti būtu ar mieru un piekristu, jo man ir tāds teiciens, ko es arī saku savā ģimenē, ka, tev ir jābūt ļoti labai atmiņai tikai vienā gadījumā, ja tu esi ļoti melīgs. Ja tu nemelo, tev nav iemesls būt labai atmiņai. Un tāpat ar šo spēli man ir tīra sirdsapziņa, mierīgs prāts, un man nav grūti parādīt arī citiem, kas ir tajā telefonā. Bet kāpēc ir tā, ka tad, kad es saku, es domāju, tad pēc tam klausītājs zvana un aizstāv ritiņu? Es esmu godīgs. Zini, tā ir taisnība. Godīgums ir ļoti laba lieta, bet godīgums arī starp citu satversmē ir tā, ka tava brīvība nedrīkst ierobežot citu cilvēku brīvību. Un tas ir par robežām. Tev ir jājūt robežas. Kuros tomēr nevajag visu teikt. Labi, tagad vēlas aizspēlēt drusku no tēmas. Inter, kā ir ar tevi? Vai tu spēlētu tādu spēli? Es esmu vienkārši atklāts puisis. Man noslēpumu nav. Es spēlējos pilnīgi ar visu. Dzīve ir beigusies. Labi. Es savukārt, es nezinu, es godīgi esmu jau teikusi, man šķiet, ka es nespēlētu, bet tieši šī iemesla dēļ, ka es negribētu zināt citu cilvēku noslēpumus. Man nav nekā slēpjama, bet godīgi man ir, piemēram, arī kaut kādi mani vistuvākie. Es gribu saglabāt tomēr kaut kādas lietas, ko es par viņiem nezinu. Un tāpat arī es gribu saglabāt kaut kādas savas lietas, ko nezina neviens cits. Stāsts par filmu Perfektie jau šajā nedēļā. Pirmizrāde piedzīvo un no 13. februāra būs skatām kinoteātros visā Latvijā. Kas ir mūsu šī rīta viesi? Mūsu šī rīta viesi ir Dārta Denēviča, Aneta Kursīte un Inters Reštīns Petersons. Tāpēc par šo tēmu runājot, kā teica kāda psihoterapeite, viņa teica, tu jau vari uzdot jautājumu. Jautājums, vai tu zini, ko iesākt ar atbildi? Ja tev ir kāds jautājums, var mums uzdot 2722885. Redz, kur Ilvis saka ļoti labi noskaidrotu, kas ir īstenībā ar manu otru pusīti. 9:30 minūtes, labrīt. Mums šorīt ir viesi. Dāta, Aneta un Inters. Savulaik visi satikušies Dailes teātrī, vai ne? Jā. Un ar savu Dailes teātra režisoru Džilindžeru priekšgalā ir radījuši brīnišķīgu filmu, kur jau no šīs nedēļas būs skatām kinoteātros visā Latvijā. Filma Perfektie, un to sižetu mūsu klausītāji zina pēc filmas Pilnīgi svešinieki, vai arī Liepājas teātra aktris. Vai arī nezina, varbūt, jā. Bet stāsts ļoti vienkārši. Draugi satiekas, noliek galdā savus telefonus un visas izziņas un zvani ienākuši. Un nodot savus draugus, kuru nav klāt. Jā, jo viņam jau neviens neprasīja. Vai tu gribi, lai arī vispārēji visu uzzina? Jā. Jautājums, kā tu zini, ka tā ir brīnišķīga filma, Ritiņ, kā tu saki? Es esmu redzējis to filmu, un arī izrādi es esmu redzējis. Bet ne šo konkrētu? Šo nē, es vēl nē. Rīt ir pirmizrāde. Kādas jums tradīcijas uz pirmizrādēm ir? Kas ir obligāti pirmizrādē aktierim jāizdara? Vai kā notiek gatavošanās pirmizrādē? Sapucēties. Sapucēties viss? Tā, Forša make-up. Ar to filmas pirmizrādi, man liekas, ir foršāka šajā ziņā salīdzinot ar teātru pirmizrādi, jo tev nav jāstrādā. Jā, var vienkārši aiziet. Jā, jo teātru pirmizrādē jūs skatītāji baudāt, un mēs aktieri strādājam, un esam pārstrādājušies un noguruši, bet kino pirmizrādē mēs arī varam atpūsties un baudīt. Man jautājums Intram uzreiz. Tu tā kā drusku tā samūls, ja dāmas saka no abām pusēm, tur sapucēties. Tu taču atliec make-up regulāri. Nē, es uzvalku nopirku jaunu, viss kārtībā, bet tā pucēšanās, protams, ka meitenēm ir nepieciešama, un tie ir svētki. Pirmizrāde vienmēr ir svētki, tā svētki sajūta. Man šoreiz ir tā, ka es bišķiņ baidos, es vēl nezinu, būs tā filma laba vai nebūs. Es šausmīgi sen neesmu spēlējis. Un es esmu diezgan tas paškritiskā tipa cilvēks. Un man ir tāda priekšējā sajūta, vai es pilnā gāzītē spēlēju vai pusgāzītē, vai bija labi vai nebija. Tas iekšējais barometrs. Un tad tu sēdi un kautrējies? Un tad es sēdu un domāju, vai tagad jāiet tā. Būs ļoti interesants tevi rīt vērot. Visi tie, kas būs rīt pirmizrādē, varēs zināt. Es domāju, ka vēros tevi, Inter, vēros tevi. Kurā brīdī tu saķer galvu rokām vienkārši? Man ir bijis tā kā režisoram, ka tu sēdi un tu skaties, ka tā izrāde, pirmo reizi ar skatītāju, un nav tas tā ķīmi, tas seks nav. Bet Pagānet jau redzēja, viņa teica, ka viss ir labi. Jā. Es tev ticu, mīļais. Man noslēgumā jautājums, kas ir tas, ko jūs varbūt paši par sevi jaunu uzzinājāt vai sapratāt pēc dalības šajā filmā? Es pārliecinājos par
to, ko es jau līdz šim vienmēr esmu domājis, ka ģimene ir pamatvērtība un ka bez tās mēs neesam nekas. Un es esmu ļoti pateicīgs, ka man bija tieši jāspēlē Valdis. Manu varoni sauc Valdis, jā. Tā ir tāda, kas sakrīt ar laiku, ar iekšējo sajūtu, ar manu briedumu, kaut kādā mērā viedumu. Un es esmu pateicīgs, ka man bija iespēja nospēlēt šo lomiņu. Anete? Kāds bija jautājums? Piedod? Vai ne? Ja, ko tu par sevi saprati? Es sapratu, ka man pirmo reizi bija tāda sajūta, tāda nepiespiesta sajūta, tāda viegluma sajūta, strādājot tieši. Un es sapratu, ka ar mazu zīdēnu arī kopā var ļoti daudz izdarīt, arī aizbraukt uz Viļņu un nofilmēties, ja ir brīnišķīgs auklītis. Jā, tas bija Anetes pirmais lielais darbs pēc bērniņa nākšanas pasaulē. Jā. Un sirsnīgs veicieni tev arī pēc dažām dienām būs pirmā jubileja. jā, Apsveicam. Jā, Paldies, Anete. Nu, un Dārta, tev? Es sapratu to, cik ārkārtīgi milzīga nozīme mūsu profesijā ir komandai, jo esmu piedalījusies dažādos kino projektos līdz šim, un šis iespējams bija tiešām manās acīs labākais tādā ziņā, ka visi komandas dalībnieki bija kā tādi zodratiņi īstajā vietā, un aktierim, kaut arī mēs esam tie, kurus jūs redzat uz ekrāna, mēs esam ļoti atkarīgi arī no šiem citiem komandas spēlētājiem, un jā, bez viņiem mēs neesam nekas. Komanda bija lietuvieši, un viņi bija tiešām superīgi. Visi katrs savā lauciņā brīnišķīgi. Un īpašais operators Ihors no Igaunijas, tas bija no Baltijas valstu projekts, tiešām tāda blica. Viņš būšot pirmizrāda rītdien. Yes! Pirmizrāda rīt, un no 13. februāra filma Perfektie būs skatām kinoteātros visā Latvijā. Paldies jums, mīļie ciemiņi, pie mums šodien bija Dārta, Anete un Inters. Lai jums brīnišķīgi pirmizrādes svētki. Paldies! Paldies! Drīkst izmantot Jauku dienu. situāciju. Drīkst, jā, lūdzu. Pagriez skaļāk. Un dziedi līdzi! Radios konto ziņas.